Kur un kā pievienot BIM modeli. Parādīšu šajā video materiālā, kuru pie būvniecības lietas pievienot šo te BIM projekta modeli. Tātad priekšnosacījums ir, ka jābūt izveidotai būvniecības lietai, tātad jābūt vismaz izveidotam šim būvniecības iesniegumam, uz kā pamatā tad mums ir lieta izveidojusies. Un šķirklī projekts ir jābūt sagatavotājai jau šai te projekta dokumentācijai vismaz vienai projekta daļai. Ja tas jau ir izdarīts, tad ejam uz sadaļu projekta modelis. Tātad šeit jānospiež poga augšu pielādēt projekta modeli un jāizvēlas, kurai projekta dokumentācijas daļai piesaistīt šo modeli vai uz kādu konkrētu daļu vai uz vairākām daļām, vai var arī attiecināt uz visām daļām. Un tālāk jānorāda projekta modeļa nosaukums, kā viņu sauc, lai vieglāk ir saprotams un atpazīstams šeit sistēmā. Tad jānorāda versija revīzija un jāpievieno datne, kur var augšu pielādēt IFC datni. Ja vienosiet vai augšu pielādēsiet kādu citu formātu datni, sistēma izmetīs kļūdas paziņojumu, ka ir neatbilstošais formāts. Tātad, ja veiksmīgi ir augšu pielādējies, tad nospiežam pogu saglabāt. Projekta modeļa tālākā apstrāde, līdzīgi kā dokumentācijā, ka projekta modelis ir arī jāapstiprina. Tāpēc jānospiež pogu apstiprināt un jānorāda šis jūsu certifikāta numurs, kas ir pēc līdzības kā projekta dokumentācijā pie dokumentācijas apstiprināšanas. Šādā veidā jūs varat pievienot vēl kādu projekta modeli, ja tas nepieciešams, vai atvērt labošanai un augšu pielādēt citu datni, un tālāk atgriezties sadaļā dokumenti, kur pie būvniecības iesnieguma ievadas solī, kas tā arī saucās projekta modelis, jūs atzīmējat, ieliekat ķeksīti, kurā šo te ka vēlaties iesniegt šo te projekta modeli. Šeit gan jūs redzat, ka nav kā dokumentācijas daļās, ka var atzīmēt vienu vai vairākas. Šeit vai nu jūs iesniedzat šos projekta modeļus vai neiesniedzat. Un tālāk iecers iesnieguma aizpildīšana ir pēc esošās funkcionalitātes. Pabeidzat, saskaņojat un iesniedzat. Tad šo projekta modeli arī ieraudzīs būvvaldes. Arī šajā te dokumentā būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņojums, ko sniedz tehnisko noteikumu izdevējiem, lai saskaņotu projektu, arī ir projekta modeļa ievadas solis, kur jūs varat arī ielikt šo te pazīmīt, ka vēlaties iesniegt kopā ar projekta modeli. Un tālāk jau arī iesniegšana ir pēc esošās funkcionalitātes, ka pabeidz aizpildīšanu un iesniegšanu. Publiskajā portālā šķirklī projekts ir arī jauna sadaļa, lai jūs varētu apskatīties jūsu piesaistītos projekta modeļus. Tad redzat, projekta modeļa apskatīšanas sadaļa ir, kur var izvēlēties, kuru projekta modeli jūs vēlaties, lai šeit, šajā lodziņā jums parāda, lai jūs varat ieskatīties, kāds izskatās, lai nebūtu vajadzīgs speciāls rīks, lai jūs varētu šos IFC datnes ieraudzīt. Tātad šis ir tāds modeļa priekšskata rīks, kas ļauj apskatīt pievienotos projekta modeļus. Vai nu jūs ar peli viņus grozat, vai palielinat, vai samaziniet, vai ar šīm te bultiņām, kas ir labajā pusē. Tātad sākumā šis logs ir tukšs. Ja jums ir vairāk modeļa pievienot, tad no modeļu sarakstiņa ir jāizvēlās, kuru atrādīt. Tātad līdzīgi arī iekšējā sistēmā organizācijas, kas saņems jūsu iesniegumu, pie dokumentācijas redzēs jaunu sadaļu projekta modelis, kur ir vai oriģināla datne IFC datne, vai arī projekta modeļa apskatīšanās rīks, kas ir pēc līdzības kā
publiskajā portālā šajā te sadaļā, ka var atvērt un apskatīties.